runas jau iet par militārā lockdowna ieviešanu, bet reāli visi lockdowni ir pilnīgi nevajadzīgi un aplami, jo Covid-19 nav bīstama slimība priekš vakcinētajiem cilvēkiem. Jā, Covid-19 ir bīstama slimība priekš nevakcinētajiem, to nevar noliegt. Viņu vidū mirstība ir augsta, bet vakcinēto vidū mirstība ir ļoti zema. Un tāpēc daudz gudrāk no valdības puses būtu vienkārši sistemātiski pārtraukt uzņemt slimnīcās nevakcinētos. Un ar to visa problēma atrisinātos, jo tas galvenais faktors, kas spiež valdību pieņemt visādus lockdownus, ir mediķu radītais spiediens. Un mediķi šo spiedienu rada nevis mākslīgi, bet gan reāli vienkārši padod tālāk. Jo viņi tiešām ir pārslogoti, viņiem ir grūti un viņi netiek galā ar saviem pienākumiem, jo vienkārši masveidīgi cilvēki nonāk slimnīcās. Un viņi, protams, arī saprot, ka citas slimības nepazūd, bet tie lielie Covid-19 saslimušo viņi šīs slimnīcas palielam paralizē. Un ja nevakcinētie netiktu uzņemti slimnīcās, tad visa šī problēma un visa šis spiediens vienkārši pazustu. Jā, būtu lielāka mirstība nevakcinēto vidū, bet, kad nevakcinētie sāktu viens pēc otra mājās mirt, tad tā antivakseru kustība ļoti ātri izšķīst. Ļoti ātri un tādi šleseri un gobzemi vispār nebūtu vairs būtiski politiski spēlētāji. Un šādu pieņēmumu faktiski var arī matemātiski pamatot, jo Anglijā no janvāra līdz jūlijam mira mazliet vairāk kā 50,000 cilvēku no Covid-19. Bet aptuveni 250 no šiem visiem mirušajiem bija pilnībā vakcinēti. Tas nozīmē, ka viņi bija saņēmuši abas potes, bija pagājuši 14 dienas un tikai pēc tam viņiem uzrādījās pirmais Covid-19 pozitīvais tests. Un, tas, protams, ir laika posms no janvāra līdz jūlijam. Vienkārši labāk mēs varam teikt, ignorējam tu vienu mēnesi un sakam 250 pa pusgadu, tātad uz gadu kopā tie ir aptuveni 500 cilvēki, kuri bijuši pilnībā vakcinēti un kuri tik tiešām ir nomiruši no Covid-19. Un, Anglijā dzīvo aptuveni 30 reizes vairāk cilvēki nekā Latvijā. Attiecīgi, ja mēs šos 500 mirušos sadalām 30, tad priekš Latvijas iedzīvotāju skaita tas proporcionālais mirušo skaits būtu 17 cilvēki gadā mirst. Un šeit ir jāatzīmē, ka Briti norādīja uz to, ka vidējais mirušo vecums ir 84 gadi. Ja? Tas ir reāli tas briesmonis Covids, no kura dēļ mums tagad visādi lockdowni nāk virsū un viss kaut kas. 17 cilvēki gadā Latvijā mirtu, un vidējais vecums šo cilvēku vidū būtu 84 gadi. Un tas ir vienkārši absurdi ieviest kaut kādus lockdowns, vēl tagad kaut kādu stingrāku militāro lockdownu plānu. Pilnīgi garām. Tā slimība nav bīstama. Viņa vienkārši nav bīstama nevakcinētiem. Protams, kas negrib vakcinēties, tam ir liels risks nomirt. Bet tā ir viņa brīva izvēle. Un tā reāli ir arī garīgā mazspēja. Un tieši tāpēc Progresīvo pirātu saimniecība iestājas par Covid-19 mirušo klasificēšanu divās klasēs. Tātad no vienas puses ir mirušie, kuri ir vakcinēti. Jā, viņiem tiešām nāves dokumentā ierakst iekšā Covid-19. Tiem 17 cilvēkiem, kuru vidējais vecums ir 84 gadi, tiešām ierakstītu iekšā, jā, šis cilvēks ir nomiris no Covid-19. Un kas notiktu ar tiem pārējiem, kuri
varbūt mājas apstākļos nomirtu, jo viņi nesaņemtu medicīnisko palīdzību, un viņi nebūtu vakcinējušies. Viņam ir, tur nāves apliecībā nevajadzētu rakstīt iekšā COVID-19, bet gan garīgā mazpē. Jā, jūs dzirdējāt mani pareizi. Progresīvo pirātu jūrniecība iestājas par to, ka nevakcinētie COVID-19 mirušie netiek atzīti kā miruši no COVID-19, bet gan kā miruši no garīgās mazpē. Jo, mums ir potes tik daudz, mums tās vakcīnas ir tik daudz, ka mēs esam spiesti viņas dāļāt prom, dāvināt kādām citām valstīm, jo, nevaram izlietot visas. Tātad potes nepieejamība galīgi nav arguments. Galīgi nav arguments nedoties potēties. Un, faktiski tā ir cilvēku brīva izvēle. Un, Latvijai tomēr vajadzētu cienīt cilvēku brīvo izvēlējumu, bet, brīvība nozīmē arī izvēlēties sev stulbāko un sliktāko variantu. Un, ja tu brīvi izvēlies nevakcinēties, tad lūdzu dzīvo ar sekām, vai arī mirsti no sekām un miers. Un ar to visu tad tā problēma faktiski izzust. Mediķiem būtu miers, viņi varētu normāli strādāt, slimnīcās būtu brīvas gultas, nekādas ātro palīdzību rindas pie slimnīcām, nekāda pārslodze, viņi varētu sākt atkal standarta stacionārus pakalpojumus sniegt. Protams, tur būtu kaut kāds skaits COVID-19 slimniekiem slimnīcās, to nevar noliegt, bet šis slimnieku skaits būtu krietni pārskatāmāks, jo slimnīcās būtu tikai vakcinēti cilvēki, un arī slimības gaitas būtu vieglākas. Ja? Tur cilvēki būtu vēl samērā normālā stāvoklī, ar bieži vien vidēji smagu slimības gaitu, tieši reanimācijas stacijas un intensīvās stacijas nebūtu pārslogotas, un cilvēki, kuriem tiešām to visu vajadzētu, saņemtu adekvātu palīdzību. Bet tie 17 mirušie gadā, tas faktiski nav it nekas būtisks. Pirmkārt jau ņemot vērā to faktu, ka šis vidējais mirušo vecums ir būtiski augstāks nekā vidējais sagaidāmais mūža ilgums mūsu valstī. Vidējais vecums, kurā cilvēki mirst, nav 84 gadi, viņš ir zemāks. Un no otras puses, vienkārši mums Latvijā notika ceļu satiksmes negadījumi. Tur gadā mirst vairāk kā 100 cilvēki. Un, uz tā fona tie 17 cilvēki galīgi neizskatās daudz. Un tāpēc lockdowns ir aplams, jo tas tiešām paralizē ekonomiju un rada milzīgas izmaksas valstī, un tikai tāpēc, jo kaut kādi nevakcinētie mirst un pārslogas slimnīcas. Tā ir mākslīgi radīta problēma, un ar to nevajag tādu apieties, kā tas tagad notiek. Paldies, ka skatījāt!